Labdien visiem! Tātad šodien ir 27. aprīlis MCA Latvijas motosezonu atklāšanā. Sveiki, Ivar! Čau! Un tad es savātos Latvijas javisti. Motociklu diezgan daudz. Здорово, Олег, здорово, Натах. Леха, помаши маме ручкой. Заводи. Сейчас я подержу. Заводи на руки. Видео. Čau, Mārti! Tauta! Čau, Ginča! Gunti, čau! Atkārto vēlreiz? Nē. Atradamies Zakasalā. Motocikli ir ļoti daudz, jau ir daudz. Aivar, sveiki, Kārli! Jo. Arī. Kolonna jau sākās. Čāvali. Forši. Nav nevaina. Es domāju, šitas arī mazliet briesmīgi neizskatās. Māziņš. Es jau speciāli priekš polsa, priekš kurķīšiem un rūpmai. Pat kiveri vienmēr rokas jātur. Pat uz veikalu nevar aiziet. Tur jau tā lieta. Redzi, vajag, lai kiveri varētu ielikt. Veikalu, kur tu desu liksi? Sieru. Jā. Čau, Hari! Te Hari! No Valmieras! Kā, Rekstīra? Te Ginča no Kandavas! Kārli, no Jaunpils. Tā laikam bija Mārtim, vai ne, Melnā? Jā. Jā, laikam visi vācā, kā brauc. Nu, tas ir pēdējais jaunums. Jā, ir. Laikam tā kā es arī gatavošos braukšanai. Mēs jau brauksim laikam kolonas galā, vai ne? Droši vien. Jā, te Jūris no Palsmanes. Tā Edmunds. Tā kā gatavojamies un brauksim uz Vikerniekiem. Laiks mums ir tieši viens. Kā brauks. Auto piesaka tev pareizi. Jā, paldies par uzmanību. Tiksimies Vikerniekos. Laiks ir tieši viens. Jā, tātad šobrīd atrodamies Vikerniekos, trasē. Visi jāviesti atkal rindiņā. Nu un visi pārējie moči arī. Motocikļu ļoti daudz. Lietus beidzot beidzās. Tur kaut kāds dragreis notiks tagad. Tā, nu es iziešu atkal gar jāvistiem.
Te ir sporta java Mārcim Melnā, 19 rati. Pat īpašais modelis, kurš uztaisīts. Un tad iesim tālāk. Tas ir Gintam no Kandavas. Tas laikam bija Andrim no Rīgas. Tā, šitos es nepazīstu. No kurienes jūs esat? Tepat no Mārupes. No Mārupes, jā? Jā, skaidrs, jā. No Mārupes. Un vārdā? Edmunds? Raimonds. Raimonds un? Naija. Naija. Borovīgi. Tā ir jauna 250 4 takta dzinējs. Tā, tas ir Oļegam Jāviņa. Pagājušajā gadā viņa bija Čehijā. Te ir Natālija ar Лёшу. Домой? Все, погоди, Лёш, я пройду, сниму и вернусь обратно. Давай. Tā Ļošam motocikls. Šodien pirmo dienu dabūja izbraukt. Pirmo dienu. Nu, tas ir mans draņķis. Te veči skatās. Nu, ko teikat par Jāviņām? Labi, skaisti. Tikai? Skaisti ir jābrauc. Un labi jābrauc. Kādreiz arī droši vien, ka bija? Nebija, jā. Brālēnam bija. Nē, nu tagad uzturēt jau, tas ir dārgais prieks. Tas ir ļoti dārgais prieks uzturēt jau. Jāpieliek rokas un tas mocīts iet un bez problēmas. Tā, labi, iesim tālāk. Tā, tas ir tāds uzlīmeti šogad. Motocikls atklāšanā 2013. Jā. Tā ir jubileika. Jubileika 51 000 nogāja bez remonta. Tā, tas ir Kārlim 38. Šita, man liekas, ir Gerhardam. Ivars. Šitais es pati neatceros, kā mira. Šitais pati neatceros. Jā, tas ir mans dzinējs, laikam, ja es nemaldos. Tas ir Kārlis no Jaunpils, jā. Tas ir Guntim, omīte. Tas ir Aivaram. Veči jau štuko kaut ko četratā, jau saka sist jau kaut ko jau. Jā. Patiesībā? Jā, tā, tas ir Edvardam. Šitam te īpašniekam, jā. Teorētiski mēs esam gatavi, redzi? Teorētiski. Sākās ar vitamīnu dzērieniem, vai ne? Tas ir ļoti labi. Jā. Vitamīnu dzēriens. Ļoti labi. Tas ir, jā, visiem tas ir vitamīnu dzēriens. Jā. Cik viņa eļu lieto, tikpat šito lieto. Apmēram. Jā. Dzīvesvārds. 2 dzēriens. Tā, šita, tas bija Ivaram Blaževičam ar kulbu. Tas ir Juris ar Andri no Palsmanes. Juris no Palsmanes, Andris arī no Palsmanes, bet dzīvo laikam Rīgā. Rīgas, jā. Labu apetīti. Kur ir kanniņa? Iztukšota? Tā, šitais, es pat nezinu, kam tas ir. Kāpēc skrūs salikts? Kam tas ir? Žiguļs būvē. Kā tu lietas? Es pat nezinu, kam tā omīte. Tas ir Gīvē. No kurienes tu esi? Ezeres. No kurienes? Ezeres, Saldu rajons. Valkas? Saldus rajons. Saldus. Nu arī dabūja riktīgi gabalos. No Mažeikiem. Jā. Trakais. Bet normāls te nav neviens. Tu to tikko uzzināji, Gunti? Nē, es domāju, ka es esmu viens duns. Tu kļūdījies! Edmunds no Salaspils. Jā. No Saldus. Jānis Rīga. Rīga. No Piņķiem. Tas ir tā jaunā jau, ja, kas te bija? Tā ir Melnā, jā. Nu, tagad mēs atrodamies Bikirniekos, jā. Tālāk es vēl nezinu, kas te notiks. Laikam izbrauksim kādu aplīti. Nu, tad jāvisti brauks uz Kaugriem. Uzēst kaut ko, bet es gan braucu mājās. Man te nesanāk tad brauciens uz Kauguriem. Tā, nu labi. Tad viss notiek. Motociklu ir ļoti daudz. Tu pat var redzēt tālumā. Ir ļoti daudz. Lietus beidzot beidzās.
Tas iepriecinās. Vakardien gan riktīgi noķēru. Pilnīgi no Valmieras līdz Rīgai caur Siguldu pa Lietu braucu Nosalu taka Lubrakstā. Jā, tas ir Gerhards ar savu 38. jāviņu. Vajag forši uztaisīta. Forši, jā? Jā, forši uztaisīta, jā. Nu, es laikam tad jau izslēgšu kameru. Nu, šitā te ir 4 takti baigi forša jāviņa. 4 takti baigi smuka. Tā, nu, tā visa fona es laikam izslēgšos. Paldies par uzmanību! Tā kā Latvijas moto sezons ir atklāts, viss notiek. Tiksimies nākamais pasākumos, Java pasākumos. Paldies par uzmanību! Georgs, Retro Java. Jā, un tad šobrīd laiks mums ir 12:06. 12:06. Un es doto brīdi esmu mājās. Tikko atbrauca mājās un Valmierā parādījās saulīte. Foršais laiks, saulīte spīd. Jā, motocikls nedzīrs. Te tagad darba būs uz 2-3 stundām, kamēr es viņu visu nomazgāšu un nolaizīšu. Jā, un tad spidometrā man ir šobrīd 105 tā nobraucu 305 km. Nobraukums 305 km. Nu, tāds tagad ir netīrs. Baigi netīrs. Visu jāmazgā, jāpucē, jāpulē. Tagad šodien ir 27. aprīlis, MCA moto sezona atklāšana notika Rīgā, Zakisalā, pēc tam Vikirniekos trasē. Jā, vakardien bija lietus, nu tikpat, ka visu dienu gāza, dabūju braukt pa lietu. Nu, šodien vismaz drusku tā kā labāk, bet nu rītā arī vispusdienai gāza. Nu, biju Rīgā, satikos ar domu biedriem, jā, visu bija diezgan daudz, kādi 20 bija, varbūt pat vairāk. Tā kā laikam šoreiz ir viss, paldies par uzmanību. Esmu mājās, visu labu, Georgs, Retro Java.